avīze New York Times ir paziņojis, ka ASV būtiski samazinās savas militārās spējas Eiropā. Tātad NATO vajadzībām, Eiropas aizsardzībai paredzētās spējas. Tāpēc mums ir jāfinansē kā NATO 70% no NATO, un jūs finansējat tikai atlikušo, ja? Un jūs neinvestējat savā aizsardzībā. Jūs laikam cerat, ka ASV kaut ko izdarīs jūsu vietā. Ja? Nu, protams, ka ASV netaisās Eiropas dēļ tagad konfliktēt ar Krievijas federāciju. Domāju, ka viņš arī saprot to, ka Eiropa visu laiku ir tā, atradusies tādā paspārnē, Amerikas Savienoto Valstu spēju paspārnē, un nav domājis par savām spējām, jā, kā attīstīt un nostiprināt savu spējas. Krievijas federācija iespējams arī pieņems lēmumu, ka Vācija ir galvenais mērķis un jāizdara viss, lai Vācija nesasniegtu šo 2035. gada nospraustos mērķus. Ja. Polija arī deklarēs, ka tai būs lielākā konvencionāla armija, jo šobrīd Polija un Vācija ir nosacīti vienā komandā. Bet rīt, ņemot vēsturi, un es varēju saku, lasiet vēsturi, tur viss ir uzrakstīts. Ja, ja pēkšņi viens no oponentiem paliek ļoti spēcīgs, tu nekad nevari zināt, kāda būs šī oponenta nodoma rīt. Šodien viņš ir labvēlīgs, bet rīt varbūt situācija pilnīgi savādāk. Ja. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Ko mēs turpinām iepriekšējā raidījumā teikto. Tad iepriekšējais raidījums mums bija par situāciju, ka Krievijas federācija varētu izmantot iespēju logu līdz 2028. gada beigām, bet mēs arī atceramies situāciju, ka tur bija minēti dažādi gada skaitļi 27. gada decembris, 28. gada beigas, 29. un tā tālāk. Bet šobrīd ir ļoti konkrētas lietas. Ja. Tātad avīze New York Times ir paziņojis, ka ASV būtiski samazinās savas militārās spējas Eiropā. Tātad NATO vajadzībām, Eiropas aizsardzībai paredzētās spējas. Tātad ļoti konkrēti skaitļi, ko viņi nosauc. Tātad iznīcinātāji F-15, F-16 no 150 uz 100. Tātad pa 1/3. Tālāk aviācijas bāzes kuģis un aviācijas bāzes kuģa grupā ietilpstošie citi kara kuģi, fregates, lidmašīnas pavadošās arī tiek atsaukti. Tātad aviācijas bāzes kuģis ar tā grupā ietilpstošiem citiem kara kuģiem lidmašīnām. Izlūkošanas lidmašīnu skaits tiek samazināts no 26 uz 15. Degvielas uzpildes lidmašīnas, tās, kuras nodrošina attiecīgi dažādos garos pārlidojumos iznīcinātāju uzpildi, tātad no 8 uz 0, tātad pilnīgi visas tiek atsauktas. Tālāk, no 2 ASV bumbvedēju grupām tiek atsaukta 1, tātad puse no bumbvedējiem tiek atsaukta no Eiropas. Tātad līdz ar to kopumā ASV plāno samazināt apmēram 50% tālās darbības uzbrukuma spējas Eiropā. 50% kopumā. Un visticamāk, ka oficiāli ASV par to paziņos NATO Ankāras samitā, kas notiks 7. un 8. jūlijā Ankārā, Turcijā. Tātad, pēc nepilna mēneša notiks šis samits un attiecīgi tad tiks paziņots par šīm spējām. Tātad, mēs, Arnold, varam konstatēt, ka ja tu esi ASV atkal prezidents vai ASV, kara ministrs vai ASV augstākā militāra persona, tad tu, protams, konstatē, ka pirmkārt tevi interesē, kā arī doktrīnā pateikts, tevi interesē Rietumu puslode, tevi interesē Latīņa Amerika, tevi interesē viss, kas notiek tur. Tālāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka tavs galvenais nosacītais globālais sancens ir Ķīnas Tautas Republika. Tātad jautājumi, kas skar tālos austrumus. Japāna, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, Taivāna. Ja? Otrs lielais jautājums. Trešais. Irāna, Izrēla, Persijas līcis, Arābu valstis, tātad trešais lielais bloks, ja, kur šobrīd 14. jūnijā Irāna ar ASV noslēdz tomēr vienošanos, ja, un vismaz uz kādu brīdi šis konflikts ir apstājies. Bet jebkurā gadījumā, es jau tev nosaucu momentāli, trīs lietas, ja, mēs varam pievienot
tā ziemeļus, ja, kur ir visi šie izrakteņi, pa ko arī Donalds Trumps interesēs par Grenlandi. Ja. Kā mums Grenlandi dāņiem? Jūs esat maziņus, tāpat nevarat viņu nosargāt, ja, atdodiet man. Ja. No tāda reāla politikas vēl ir pareiza. Ko jūs darīsiet, ja jums piebrauks, Krievijas federācijas vai Ķīnas, militārais kontingents? Ko jūs darīsiet vien paši? Neko. Ar suņešiem te pa jūgiem braukāsiet. Ja. Tātad brutāli, bet skaidri. Ja. Un šajā te kontekstā Ukraina un Eiropa kā tāda nav ASV prioritāšu sarakstā. Un otrkārt, viņi tomēr paskaita, viņi saka, dargie draugi, jums ir pa 1/3 vairāk iedzīvotāji nekā ASV. Jūsu koprodukts ir apmēram kopējs tāds pats kā ASV. Tad šeit jautājums, kāpēc mums ir jāfinansē kā NATO 70% no NATO, un jūs finansējat tikai atlikušo, ja, un jūs neinvestējat savā aizsardzībā. Jūs laikam cerat, ka ASV kaut ko izdarīs jūsu vietā. Ja. Protams, ka ASV netaisās Eiropas dēļ tagad konfliktēt ar Krievijas federāciju. Vēl jau vairāk, kā es jau teicu, kad šie pirmie 3 lielie bloki, tur Krievijas federācija pat neietilpst. Ja. Tātad Ķīnas Tautas Republika, protams, šobrīd ir neskaitāms reizes gan lielāka ekonomika nekā Krievijas federācija, gan bruņotie spēki, gan visu, ko mēs redzam, Arnolda mākslīgu intelektu, tehnoloģiju attīstību Ķīnā, ja, kur milzīgi panākumi. Ja. Un atkal, tagad apelēt pie tā, ka, dārgi amerikāņi, tagad glābiet nabaga eiropiešus un maksājiet par to visu, un tas vairs nestrādā. Tā kā, Arnold, tie ir reāli skaitļi. Vistuvākā laikā tas tiks paziņots. Tam visam ir jau bāze ASV Nacionālās drošības stratēģijā, pagājušā gada novembrī, kas tika izdota ASV aizsardzības stratēģijā, tas viss ir uzrakstīts. Tagad tas vienkārši jau iegūst konkrētus skaitļus, ja, kādas spējas tiks izvests. Manuprāt, Eiropa, protams, šobrīd nevar kompensēt šīs spējas. Mēs jau tev runājam iepriekšējā raidījumā, tikai viens piemērs, ja, par Lielbritāniju, ka zemūdens nedarbojās, aviācijas bāzes kuģis ir sliktā formā, naudas nepietiek, aizsardzības ministrs ir aizgājis, tātad demisionējis, tāpēc, ka, piedod, ik viens politiķis saprot, ka prasīs atbildību no tevis, ja, un ja tu nebļausi skaļi par to, ka nav naudas, ja, tad beigās, atbildēs par to, ka armija nav, kaujas spējīga. Ja. Sauszemes bruņotie spēki 72,000, kā tu var salīdzināt to vispār kaut vai Poliju šobrīd, vai es nerunāju par Krievijas federāciju, vai Ukrainu, vai Ķīnas Tautas Republiku. Tātad, dārgie draugi, jums šobrīd arī ir, es te runāju par Eiropas NATO dalību valstīm, ļoti bēdīga situācija. Plus visās šajās valstīs tā, kā maigi sakot, uz pilsoņu kara robežas migrācijas dēļ. Lūk, Arnold, manuprāt, Eiropas valdībām ir ļoti nopietna dilēma. Jo ir vēl viena lieta, ja tagad to Eiropas vēlētājiem pateiks, ka mums ir jābaro Ukraina, un Ukrainai vajag 90 miljardus gada, 2 gadu griezumā, ja tāpēc atkal jāmeklē tie 90 miljardi. Tev ir jāpaukstina diezgan būtiski aizsardzības budžets, ko tu arī iepriekšējā raidījumā teici. No kurienes tu to budžetu ņemsi, tu samazināsi sociālās kaut kādas garantijas, samazinās kaut kādas, budžetus izglītībai, samazinās budžetus medicīnai, bet vidējs vēlētājs, viņam kaut kā arī gribas ēst un normāli dzīvot un stāstīt viņam par vērtībām un stāstīt par to, ka jums kaut ko tur vajag. Tas apdraud un principā garantē graujošus zaudējumus jebkurās vēlēšanās, kas tur būs. Lielbritānijā pat bija pašvaldību vēlēšanas un Stārmera partijas vienkārši graujoši sakāvi ieguva. Ja? Tātad tas ir vēl viens moments, par ko viņam jādomā, Arnold. Ja tu tagad paaugstinās palīdzību Ukrainai, paaugstinās budžetu līdz 5%, tu riskē vienkārši smagi zaudēt vēlēšanās. Un tev nāks alternatīva Vācija, tev nāks vietā Le Pen, tev nāks vietā tātad Nigela Farage, Lielbritānijas reformu partija un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, tāda ir Eiropas dilēma. Arnold, jautājums tev. Fakti ir tādi. Ko darīt Eiropas Savienībai, ko darīt Eiropas NATO dalību valstīm šajā situācijā? Es jau apzīmēju arī tos riskus, paaugstināt jau tu vari, bet tas var draudēt ar sakāvi nākamajās vēlēšanās, jebkādās. Francijas prezidenta vēlēšanās nākamajā gadā, parlamenta vēlēšanās, tas viss var draudēt ļoti nopietni visiem šiem Merciem, Stārmeriem un Makroniem, jo atgādināšu, ir visnepopulārākie kancleri, prezidenti un premjeri visā pēckara vēsturē.
savās valstīs. Un Donalds Trumps, par ko viņi bļauj, ka viņiem ir samazinājies, viņš ir vienkārši kalna karalis salīdzinājot ar to, kas ir Donaldam Trumpam, ja, kaut kā 38% ar viņu 11, 12, 15%, kas ir viņiem. Arnold, ja tu būtu kāds no viņiem, situācija tāda, tu jau nevar neko aizskavēt to ASV lēmumu, viņi saka vienkārši mūsu citas prioritātes pasaulē, tā ir mūsu nauda, mūsu bizness, mūsu raķetes, mūsu kuģi, mēs viņus liekam tur, kur uzskatām pa vajadzīgi. Un jūs esat pietiekami bagāti, lai paši visu to arī izveidot. Situācija, manuprāt, nav pārāk laba Eiropiešiem. Es teikšu tā, ka visus to arī gāja. Bija jau priekšnoteikumi, Trumps to vairāk kārt bija teicis, ja, ka viņš domās par savu valstu un samazinās izdevumus. Izdevumi tie ir milzīgi, uzturēt tādu, militāru kontingentu Eiropā. Tas ir milzīgi izdevumi priekš Amerikas Savienotām valstīm. Protams, viņš samazina, lai samazinātu izdevumus, varbūt pārvieto šīs spējas uz citiem reģioniem, kā tu teici, ja, jo lielāka drauda ir no Ķīnas, ja, Tautas Republikas. Viņi attīstās un milzīgos tempos, un šie konflikti, kas var notikties šajā reģionā, protams, tas viss liek noteikti kaut kādas prioritātes Trumpam, Amerikas Savienoto valstu prezidentam. Un es domāju, ka viņš arī saprot to, ka Eiropa visu laiku ir tā, atradusies tādā paspārnē, Amerikas Savienoto valstu spēju paspārnē, un nav domājis par savām spējām, ja, kā attīstīt un nostiprināt savu spējas. Cik es zinu, bet manā rīcībā esošās informācijas, tad Vācija jau ir sākus, ja, attīstīt savus spējas un modernizēt savu armiju, apgādāt viņus ar jau modernām spējām. Ja, tur daudz tiek iegādāts no Rheinmetall, pretgaisa aizsardzības sistēma, citas spējas. Tā kā Vācija ir, cik es zinu, viena no pirmajām, kas ir uzsākusi šādu, jau sapratusi un uzsākusi šādu armijas modernizāciju. Ko es vēl gribētu teikt? Es gribu teikt to, ka ir sabiedriskos mēdījos jau pavīd tādas vēsmas, kad jāuzsāk sarunas ar Krievijas federāciju, Eiropas valstīm, Eiropas līderiem, kas arī, teiksim, šo situāciju var daļēji atvēsināt šo saspringto situāciju, bet no otras puses ņemot vērā to, ka jebkurā gadījumā Baltijas valsts šodien ir tāds, kā var teikt, Krievijā, kā man liekas, kauls rīklē, kad viss tā situācija, kāda bija radīta un šī mūsu ārpolitika, ja, kad, protams, ka Krievija nav maigi sakot, labvēlīgi noskaņot, jo, kā mēs redzam, ja pat runa ir par tranzītu, tad Lietuva kaut ko tur saņem. Jā, tur kaut kādas kravas iet caur Lietuvu, un Krievija ir pateikusi, ka Latvija, Igaunija un arī uz Eiropu tarifi tiek pacelts dzelzceļa arī no austrumiem nākošām kravām. Tad tie ir tie rādītāji, kas būtiski ietekmēs ekonomiku. Es nezinu, kā tur Lietuva ir kādas sarunas veikusi un kā tur viņiem... Tur Kaļiņgrad, tranzīts uz Kaļiņgrad. Šīs, jā, bet jebkurā gadījumā Lietuva saņem, teiksim, vēl joprojām un ir labvēlības statusā. Jā. Mēs redzam, kad Eiropa, jau ir tendēta uzsākt kaut kādas sarunas ar Krievijas federāciju. Amerikas Savienotās valsts visu laiku uztur sarunas, viņiem it kā viss ir normāli, viņi ir liela valsts, neskatoties uz konfliktu Ukrainā vai bīstamību, teiksim, šeit, mēs runājam, kad Krievijas federācija apdraud Baltijas valsts, kur dienu var sākties kaut kāds konflikts, militārs. Es redzu, ka Amerikas Savienotām valstīm tas ir diezgan tā, būtībā nav prioritāte, tā kā tu arī to minēji, teici. Tāpēc, es domāju, ka ir savu iespēju robežās,
jāattīst loģiski savas militārās spējas, ko mēs varam darīt, teiksim, lai nebūtu vismaz tādi mazi sīki incidenti kā droni, lai mēs varētu, teiksim, parādīt sevi, būtībā savu seju, tā ir mūsu seja. Ja mēs nevaram kaut kādas dronus dažus notriekt, tad par ko vispār runāt? Tad mēs esam tik vāji un mēs parādām savu bezspēcību. Krievija ļoti labi to apzinās, Krievijas federācija. Viņi ļoti labi pārzina mūsu spējas un situāciju. Ja. To, ka šeit atrodas NATO spēki, NATO spējas kaut kādas, tas saturo iespējams daļai Krievija. Ja. Bet es saku, konflikta gadījumā, kā tas varētu viss izvērsties, mēs to nezinām. Teiksim, šie kontingenti varētu arī pamest Latviju, nezinu. Tas ir tāds jautājums ar milzīgu tādu jautājumu zīmi, kā varētu būt, ja būtu. Ja. Tāpēc manā skatījumā galvenais ir, kāds būs rezultāts mūsu vēlēšanām oktobrī, kāda politiskie spēki nokļūs valdībā, kāda būs viņu prioritāte. Ja. Un iespējams, ka kāds kaut ko domās par valsti, par cilvēkiem, kas šeit dzīvo, par mūsu drošību, par mūsu aizsardzības spējām, par to, kā tiek iztērēt mūsu līdzekļi valsts. Jo līdz šim tas arī unikāli, kad būtībā visādi valsts līgumi, kur tiek apgrozīts milzīgas naudas summas, tiek noslapenots. Cilvēki vienkārši nezina, kur, kas, kā paliek. Ja būtībā mēs saņemam lielas arī subsīdijas, dotācijas no Eiropas Savienības, no citiem avotiem. Tāpēc, interesanti, kur šī naudas līdzekļi visi paliek. Mūžīgi mums ir deficīts, bet par to kapitāla sabiedrības saņem liels atalgojums. Dažādi ir līgumi, kas uzpelda, kur kaut kāda atkal nauda ir aizgājusi kaut kur. Un skandāli notiekās. Tāpēc, ja mēs gribam kaut kā normalizēt šeit dzīvi Latvijā, jāsāk beidzot par to domāt. Tikai ne par savu vēderu, bet arī par cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī. Tāpēc, tas viss ir pakārtots, jo ne jau pavēl tie neprofesionālie cilvēki un tie draugi, radi un es nezinu, politiskie, kā var teikt, biedri tiek dažādos amatos un netiek tie cilvēki, kuriem būtu jātiek, kas būtu spējīgi vadīt nozares, būt speciālisti, pieņemt normālus lēmumus, normālu dzīvi sakārtot šeit, dažādos līmeņos. Tāpēc, es ceru, kad iespējams, kad, kaut kāda jauna politiska spēka sāks domāt par to visu. Un pirmkārt, tiesiska valsts, likums visiem viens. Nav tā, ka ir izņēmumi, kad daži izdara noziedzīgas darbības un vienkārši nekas par to viņiem nav. Un par sīkiem kaut kādiem pārkāpumiem cilvēki nokļūst, teiksim, cietumos. Arnold, katrā gadījumā pirmkārt, viss šī kadru politika ir novedusi valsti līdz absolūtai degradācijai un absolūtai ievainojamībai. Un visi tevis nosauktie piemēri vienkārši apliecina to visu. Un šobrīd, kad ir krīze globāla Eiropā, arī mūsu reģionā, tad šāda veida nosacītie vadītāji principā ir garantīja, ka notiks kaut kādas problēmas, tāpēc, ka viņi nav spējīgi rīkoties normāli, atbildīgi šādos krīzes situācijās, tas ir pirmkārt. Bet, kā es jau teicu, es neesmu redzējis šeit nevienu cilvēku arī opozīcijā, par kuru es varētu teikt, ka viņš tagad kaut ko normāli sāks darīt. Tur ir vai tādi paši vai vēl sliktāki kandidāti. Runājot par to, ko tu teici, Eiropa beidzot sapratusi, ka visi runā ar Krievijas federāciju izņemot viņus, un ka viņus pie galda neviens nelaiž, tad beidzot viņi tagad ir sarūsījušies, un tagad viņi skatās kandidātus. Iespējams, tas varētu būt Somijas prezidents Stubbs, bet Somija ir maza valsts, viņš varētu būt vienkārši, būsim reāli, viņš varētu būt vienkārši pasniegs, kas nodod, teiksim, kaut kādu vēstījumu, saņem atbildi un brauc atpakaļ uz Briseli kaut ko runāt. Tas ir otrkārt. Treškārt.
Arnoldi, jā, Vācijas aizsardzības ministrs, arī ārlietu ministrs un kanclers ir deklarējuši, ka līdz 2035. gadam Vācija ir jākļūst par spēcīgāko konvencionālo spēku Eiropā. Šeit 2 mīnus viņiem. Pirmkārt, visi atcerās to, ka poļi un vācieši karojuši 1000 gadus, franči un vācieši karojuši ar apmēram 1000 gadus, briti ir karojuši 2 pasaules karos pret vāciešiem, un principā, viņi kaut kā saka, dārgie draugi, mēs negribam. Pēc tam atkal var kaut kas notikt, un pēkšņi jūs ar savu spēcīgāku armiju uzbruksiet mums. Ja? Tāpēc te atkal mēs runājam par šo te dilēmu. Krievijas federācija iespējams arī pieņems lēmumu, ka Vācija ir galvenais mērķis, un jāizdara viss, lai Vācija nesasniegtu šo 2035. gada nospraustos mērķus. Ja. Polija arī deklarēs, ka tai būs lielākā konvencionāla armija, jo šobrīd Polija un Vācija ir nosacīti vienā komandā. Bet rīt, ņemot vēsturi, un es vēlreiz saku, lasiet vēsturi, tur viss ir uzrakstīts. Ja, ja pēkšņi viens no oponentiem paliek ļoti spēcīgs, tu nekad nevari zināt, kāda būs šī te oponenta nodoma rīt. Šodien viņš ir labvēlīgs, bet rīt varbūt situācija pilnīgi savādāk. Ja? Un tas, ko tu teici par to, ka ar Krievijas federāciju ASV visu laiku runā, tieši tā, Donaldam Trumpam notika kārtējā saruna 1,5 stundu ilga pirms dažām dienām, apspriest visus jautājumus Ukrainu, Irānu un visu pārējo. Ja? Tā kā tas viss notiek. Līdz ar to, protams, ka Eiropa, būsim atklāti, Eiropa vairs nav tādā pozīcijā, lai kaut kāds noteikumus izvirzītu. Ja ASV, kas ir daudzkārt spēcīgāk, virzās konkrētā virzienā. Un ASV arī pateica, ka mēs vairs nenodarbosimies ar Ukrainu, dārgie draugi. Nodarbojieties paši. Lūk, tā kā, dārgie draugi, dilēma ir pamatīga. ASV ir 70% no NATO. ASV ir tādas militārās spējas, kas nav neviena Eiropas NATO dalību valstī. Un, principā, Eiropa kopš 1945. gada bija pilnīgi atkarīga no ASV, kodolvairumu vispār no militārajām spējām. Un šobrīd šīs spējas aiziet. Un pagaidām, ko likt vietā, īpaši mēs neredzam. Jā, viņi kaut ko sāk, cenšas, kaut ko dara, bet tas, principā, Arnold, līdz 2035. gadam vēl ir, gandrīz 10 gadi, tur viss kaut kas var notikt pa vidu, kā mēs to redzam. Ja? Labi, Arnold, liels paldies tev par viedokli, uz redzēšanos. Uz redzēšanos.